Antonija kopumā ļoti pārliecinoši uzvara. Iedod savu komentāru par spēli. Jā, šodien bija svarīgi iegūst 3 punktus. Pēc RFS spēlēs šodien mums uzdevums bija iziet koncentrēti un kā vien ātrāk iesist vartus, lai mums būtu bišķiņ vieglāk spēlēt tādā karstumā, un arī tās izdevās šodien. Ir tāda pieredze, ka pēc tādām emocionālām spēlēm nākamā ir ļoti sarežģīta. Tas radīja kaut kādu nervozitāti pirms šī mača? Nē, jo mēs daudz runājam par šo un mentāli strādājam arī, ka tas jau pagatni, kas bija 4 dienas atpakaļ šodien visvarīga spēle, un tā arī veči malači visi saprata pareizi un izpildīja to darbu, ko mēs iepriekš bijām ieplānoti. Eirokaus tuvojās un rezultāti ir patīkami. Var teikt, ka mums tā forma kopējā spēles uzlabojās. Ir vēl laiks, 3 nedēļas, kur vēl pielabot, ir kur pielabot, tāpēc no katras spēles ejam pārāk daudz, pagaidām nedomājam par Champions League spēli. Ir laiks vēl čempionātā, vajag nokārtot visas spēles līdz tam, un pēc tam jau pēdējā nedēļā jau domāsim un gatavosim detalizētāk nākamajam pretiniekam. Nākamreiz braucam uz Daugavpili nākamajā spēlē. Kāda ir tava pieredze? Kas ir svarīgākais tur? Rīt jau domāsim, kā spēlēt pret Daugavpils. Jā, mentāli arī tā spēle būs ļoti grūta. Izbrukuma spēle, mākslīgais laukums. Ja būs vēl tāds karstums, vēl grūtāk būs nekā šodien fiziski. Tāpēc tagad ir ļoti svarīgi pareizi atjaunoties un pēc 2 dienām sāk domāt un trenēties un gatavoties mentāli un fiziski spēlē pret Daugavpils. Paldies! Paldies!